Jūs visi, lai nodefinētu to ceļu Rīgā, kādā veidā mēs pārņemsim varu Latvijā. Mēs redzam to, ka šodien šī vara mētājās uz zemes. Līderības nav vispār, ne valdībā, ne Rīgas domē. Mēs redzam to, ka bez spēcīgiem līderiem šī valsts nevar attīstīties. Rīga ir puse no Latvijas, tā ir lielākā Latvijas ekonomikas daļa. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, apvienojot spēkus, varētu pacelt Rīgu un pacelt Latviju. Man tikko jautāja, ko nozīmē pacelt Rīgu un ko nozīmē pacelt Latviju. Vēlos to arī paskaidrot jums, kā es to redzu. Savā laikā bija tāda neliela vieta, kurā dzīvoja nabadzīga tauta, kuriem nebija nekāda nākotnes vīzija, jo viņi dzīvoja nabadzībā. Tā bija Singapūra. Un tā laika vadība, tad, kad notika šķelšanās un šī Singapūra tika atdalīta no Malaizijas, tad tā laika vadība saprata, ka ir nepieciešams apvienot spēkus politiķiem un uzņēmējiem un uzlikt skaidru attīstības plānu, kādā veidā Singapūra var attīstīties. Un tad, kad šie spēles noteikumi tika nodefinēti un tika izveidota spēcīga komanda, tad viss arī sākās. Un mēs, protams, zinām to, ka nevienā dienā ir iespējams nodefinēt milzīgus plānus, bet tikai tad, kad politiķi un uzņēmēji spēja apsēsties pie viena galda un vienoties par kopīgu vīziju, tikai tad kaut kas var notikt. Šodien mēs zinām to, ka Rīgā esošā vara ir radījusi apstākļus, kur principā ierēdniecība ir pārņēmusi varu. Ierēdņi ir tie, kas kontrolē visu situāciju, kas ir Rīgā, ierēdņi ir tie, kas kontrolē situāciju, kas ir Latvijā šodien. Bet pirms es eju detaļās un stāstu visu to, es gribētu dot vārdu mūsu partijas biedram, dibinātājiem, kurš tikko atgriezās no ASV, no Vašingtonas. Viņš pastāstīs, ko viņš tur ir darījis, ko viņš tur ir redzējis, ko viņš ir dzirdējis. Jo mēs labi apzināmies, ka šodien viss tas, kas notiek Amerikā, Amerikas Savienotās valstīs, Vašingtonā, tas skar visu pasauli. Mēs zinām to, ka ja kādreiz cilvēki skatījās dažādas seriālus, tad šodien cilvēki iet gulēt, skatoties ziņas no Vašingtonas, no rīta pieceļās, viņi atkal skatās šīs ziņas, tās laika joslas, kas mainās. Un skaidrs ir tas, ka situācija, kas patreiz ir pasaulē, viņa lielā mērā atrisināsies caur Vašingtonu. Patīk mums vai nē, bet Amerika ir vislielākā pasaules ekonomika. Vairāk nekā 26% no pasaules ekonomikas tā ir ASV.